Es esmu Karlīna. Ar daudziem no jums mēs esam jau kādā lomā iekš Intejas vai ārpus Intejas tikušies. Ar tiem, ar kuriem neesam, es Intejā esmu, vai viena no manām lomām ir atbildība par mācību uzbūvi un par satura izveidi. Un tad par mācībām, par to, kā viņas top, tā būs arī mana šīs dienas tēma, par ko es gribēšu arī jums vairāk pastāstīt, bet nedaudz citā anglā, nedaudz citā skatu punktā, nekā to darīja pirms tam Raivis. Par mācībām kopumā, mācības ir bijušas ar mani tāpat kā, principā, ar mums visiem, kopā visu mūžu. Nevelti mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un šis noteikti ir bijis viens no maniem tādiem dzīves stūrakmeņiem, vadmotīviem vienmēr. Tā mazā nieze, ka kaut kas atkal ir jāapgūst, kaut kur nedaudz ir jāpiemācās, kaut kādai attīstībai ir jābūt. Un šo savu dzīves vadmotīvu man nācās nedaudz pārdomāt, atkal nonākot skolas solā. Pirmajā klasē ar savu dēlu, nu jau 6. klasē ar savu dēlu. Mēs mācāmies, nevelti es saku mēs. Jo tā mana iesaiste šajā mācību procesā noteikti ir krietni lielāka nekā es gribētu un nekā tas droši vien būtu normāli. Šo 6 gadu laikā gan skolā, gan ārpus skolas, gan, protams, arī profesionālās mācības veidojot, ir dažādas mācības gūtas, kas ir ļāvušas padomāt par to, kas tiešām strādā un kas nestrādā. Un, lai man nebūtu, tā kā man dažkārt vakaros, kad es ar savu dēlu runāju, kad viņam saka, nu Tiešām mēs šito jau esam mācījušies. Es zinu, ka tu šito zini. Es zinu, ka šitas tev ir skolā. Es zinu, ka tev skolotāji ir stāstījuši. Es tev pati esmu 3 reizes stāstījuši. Nu, pamēģini atcerēties. Un tur ir pilnīgs tukšums. Nu, tā kā pilnīgs tukšums. Tur nav nekā. Un lai mans dzīves vadmotīvs nebūtu mūžu dzīvo, mūžu mācies vienu un to pašu katru reizi, tad es viņas nedaudz pārveidojusi, lai mācītos tā, lai tas būtu jēgpilni un lai kaut kas tiešām paliktu arī atmiņā. Un tad par tām savām atziņām, ko es esmu tādu 5 jautājumu formā šodien jums sagatavojusi, šodien arī pastāstīšu. Tie jautājumi ir uzdodami jebkurās mācībās, jebkurā dzīves jomā un arī jebkurā lomā, gan mācot citus, gan arī esot pašiem tiem, kas mācās tajā brīdī. Kā praktiski notiek mācību process? Kā tīri fiziski notiek šo mūsu atmiņu ielikšanas no tā, ka mēs tajā brīdī to dzirdam, un tā ir tā mūsu īstermiņa atmiņa, nogādāšana ilgtermiņa atmiņā. Diezgan vēlu savā dzīvē es uzzināju, ka mācību metode lasi, un tad ir eksāmens nestrādā. Tā ir noteikti neefektīvākā mācību metode, ko pielietot, vai mācīšanās metode, ko pielietot. Tāpēc, ka mēs veidojam ilūziju par to, ka mēs zinām. Mums šie vārdi, tas viss, ko mēs tur lasam tajā brīdī, viņi ir tajā mūsu īstermiņa atmiņā kuļās. Un mēs tādu tukšu skaņu viņu atceramies, bet tad, kad mums tiešām ir nepieciešams saprast un viņu pielietot, īpaši, ja tas ir pēc kāda laika, mēs vairs neko neatceramies. Attiecīgi, kas strādā? Strādā labāk mācīties un pielietot mācīšanās procesā kādu piepūli. Un šeit vārds piepūle absolūti nenozīmē un nav nekāda sakara ar ciešanām, kas bieži vien mums saistās ar to sēdēšanu skolā vai dažiem ekspertiem mūsu darba vidē. Šeit tad ir, es nezinu, no kurienes viņiem tāda vēlme rodās, bet tāda neizskaidrojama vēlme likt apmācāmajiem ciest. Ka tām mācībām ir jāiet ar ciešanām. Nē, tas nav par to. Taču piepūlē ir jābūt, jo tas ir tas veids, kā mēs veidojam tādu saikni starp savu īstermiņa atmiņu un ilgtermiņa atmiņu. Tas ir veids, kā mēs noglabājam tās zināšanas kaut kur, un mēs viņus varēsim izmantot, ja mums pēc kāda laika viņas būs nepieciešams. Kā piepūle izpaužās praktiski? Visvienkāršākais veids tie ir testi, pašpārbaudes uzdevumi. Tad mācos, hops, man pēkšņi ir uzdevums. Atceros, neatceros, kas tur bija. Un kolīdz man ir kaut vai bišķiņi jāpiedomā, kas tur bija, man sāk veidoties šī saikne. Es sāku beidzot veidot to saikni un tiešām saprast un tiešām sākt mācīties, kas tad īsti tas bija. Līdz ar to tos pašpārbaudes uzdevumus mēs piedāvājam mācībās parasti ne tikai tāpēc, lai tiešām uzzinātu tās zināšanas, bet lai palīdzētu tiem apmācāmajiem mācīties. Vēl viens veids, ko izmantot, ir
izaicinājumi, challenge. Raivs arī jau šodien pieminēja par to, ka tu vispirms piedāvā tam apmācāmajam pašam uzzināt, ko tad viņš zina vai ko tad viņš nezina. Un tad viņš arī strukturētāk sāk domāt par to savu mācību procesu. Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, ko es jau pieminēju, ka starp dažādu zināšanu ieguvi ir jābūt pauzītēm. Jo vairāk mēs aizmirstam, un pēc tam mēģinam atcerēties, jo vairāk mēs to zināšanu tajā brīdī iegūsim. Tad, ja ir bijušas pauzītes pa vidu, tas mums palīdz tās zināšanas labāk apgūt. Tas ir tajā, tehniski angļu valodā mēs to saucam par spaced learning, ko mēs arī piedāvājam, bet tas arī zinātniski ir pierādīts, ka tas palīdz labāk šīs zināšanas iegūt. Vēl viena lieta, kas palīdz saiknes veidot, ir emocijas. Emocijas, protams, mēs arī gribam tādas, kuras mēs gribam, nevis man šitas nepatīk, vai man uzspiež, vai man riebjas. Bet emocijas mēs, protams, gribam, lai no tām mācībām ir bauda, lai ir prieks par izdošanos, lai ir prieks par to, ka es kaut ko esmu iegūst, lai man gribās tam kolēģim, draugam pastāstīt, šis ir baigi labi. Un emocijas mums arī palīdz tās mazās saiknītes runāt, ko līdz man kaut kas ir izdevies veidot, ko līdz man kaut kas ir izdevies kādās mācībās. Tā man veidojās šī saikne, un tad man nākamajā reizē ir vieglāk atcerēties, šito es varēju izdarīt tā, jo man toreiz izdevās, un tad es varu pamēģināt un bildot tās zināšanas uz tā. Un vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, ir par to, ka apmācības nedrīkst būt izolētas. Kā tas notiek skolā? Īpaši augstskolā. Mēs mācāmies vienu priekšmetu, vienu programmu, nokārtojam kontrolu darbu. Mēs pat varam būt šajos atsevišķos priekšmetos izcili katrā no tām jomām. Un tad nāk tāds diagnosticējušais darbs. Un tas skolēns sēž un tāds paga. Man tagad tā formula no 2. nodaļas vai no 3. nodaļas ir jāizmanto, jo viņam nav tās saiknes par to, kā tad šīs zināšanas, ko es apgūstu, ir tiešām saistītas vai nu tad ar vispār dzīvi kopumā, vai kā viņas ierakstās tajā lielajā bildē. Tad mēs par mācībām mācām domāt sistemātiski, domāt par to, kā jebkuras mācības, kad klients pie mums atnāk, kā viņas vispār uzņēmuma lielajā bildē ierakstās iekšā. Lūk, otrs jautājums ir, ko tad mēs gribam apgūt? Parasti atbilde, īpaši ekspertu atbilde, ir visu. Vajag zināt visu par visu? Nē, tā nav. Primāri, kas mums ir jāmācās, mums ir jāapgūst būtība. Un šeit ir lielisks piemērs no armijas, ko man vienmēr patīk izmantot. Tad, kad armijā kaujinieki tiek sūtīti kaujas uzdevumā, viņiem ir strateģisks plāns pa sekundēm, sekundes simtdaļām, kas kurā brīdī notiek, kurš kurā brīdī kur atrodas un kas ir jādara. Taču šim plānam pa virsu ir virsmērķis. Virsmērķis ir vienkāršs. Ieņemt, atbrīvot, nokļūt. Vienkārši virsmērķis. Un tajā brīdī, kad plāns zūd, tad, kad kaut kas noiet greizi, jo visticamāk kaut kas noiet greizi, jo visticamāk pretinieks noteikti nedarīs tā, kā tu esi izkalkulējis, ka viņš darīs, tad tev vienīgais, kas ir jāatcerās, ir virsmērķis. Un katrai tavai nākamajai darbībai ir jāatbilst tam, lai tu virzītos uz šo virsmērķi. Pat ja tu esi palicis viens un tev vairs nav nevienam, kam pajautāt, tu zini, ka tev ir jāvirzās uz šo virsmērķi. Tev ir jāatbrīvo, tev ir jāieņem, vai nu kāds viņš tajā katrā reizē ir bijis. Un arī domājot par mācībām, mēs, tā kā klienti atnāk, mēģinām pajautāt, kas ir tas galvenais, kas ir tā viena lieta. Parasti gribās, lai ir vairākas lietas, bet kas ir tā viena lieta, kas tam apmācāmajam ir jāpaņem līdzi, tad, kad viņš izies šīs mācības. Un, ja mēs to spējam nodefinēt, tad mēs mēģinām tās mācības līdz ar to veidot ap šo te galveno būtību. Otra lieta, ko mēs gribam apgūt un gribam mācīt, ir principi. Un principus ir vienkārši saprast, ja mums nav mācību materiāli. Piemēram, ja mēs veidojam mācības par ētikas kodeksu. Uzņēmumā ir ētikas kodeks vai uzņēmumā ir kaut kādas ētikas normas, kas ir jāievēro, un mēs veidojam mācības, kā uzņēmuma darbiniekiem būtu jārīkojās saskaņā ar šo ētikas kodeksu. Mums nav materiālu, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram aprakstīt visas iespējamās dzīves situācijas, kādās tas darbinieks nonāks. Tas vienkārši nav iespējams. Un tad, ko mēs viņam gribam iemācīt? Mēs viņam gribam iemācīt principus, pēc kādiem viņam rīkoties šajā situācijā. To ir vienkārši varbūt šeit saprast, bet to var pielietot jebkurās mācībās. Piemēram, mēs tagad izstrādājam mācības uzņēmumam par ieguvumu valodu.
Ieguvuma valoda tad ir pārdošanas komandai. Viņi mācās par to, kā pārdot, izmantojot un stāstot klientiem nevis par konkrētu produkta funkcijām, bet par to, kādi būs ieguvumi cilvēkam tajā brīdī, kad viņš šo produktu iegādāsies. Piemēram, matricim, tā vietā, lai stāstītu, ka matricim ir 2 līmeņu memory pocket atspēru sistēma, kas tam klientam tajā brīdī var neizteikt absolūti neko, es viņam stāstu, ka guļot uz šī matrača, jums nebūs mugursāpju. Jūs pamodīsieties, jūs izgulējušies, un jūs tiešām jutīsiet, cik ļoti uzlabojās tā jūsu miega kvalitāte. Un šīs frāzes tie viņu apmācāmie ir apguvuši. Un klients pie mums atnāk tieši ar to, ka mēs ejam cauri workshopiem, mēs iemācām viņiem šīs frāzes, un viņi viņas iekaļ. Viņi vienkārši iemācās šīs konkrētās frāzes. Klients pie manis atnāca ar mugursāpēm, nu tad es viņiem varu stāstīt šito te. Bet, kur līdz klients atnāk ar citu sāpi, mugursāpes nav viņa problēma, viņam, piemēram, viņam ir alerģijas, tā vietā, lai viņš tagad domātu atkal kaut ko jaunu, viņš atgriežas pie tā, ka matricim ir 2 līmeņu memory pocket atspēres, kas absolūti ar tām alerģijām viņam nekādīgi nepalīdzēs. Līdz ar to mēs mācām principus. Tu saproti, man ir kāda funkcija, man ir klienta vajadzība, un es nevis stāstu klientam par šo funkciju, bet es stāstu klientam, kā es apmierināšu viņa vajadzību. Ja man tās ir alerģijas, bet man ir arī materiāls, es viņam varu stāstīt, ka nevis man vienkārši tur ir antialerģisks materiāls, un jums viņš varbūt noderēs, bet es viņam stāstu, ka jūs varēsiet gulēt drošā vidē, un jums nebūs jāstraucās par to, ka jums varētu izmesties nieze vai tur gada laikā veidoties kaut kāda ādas ēda. Tā kā principi ir otra lieta, ko mēs mācām. Un trešais ir, kur meklēt informāciju vai kā rīkoties tajā brīdī, tad, kad man šī informācija tiešām būs nepieciešama, tāpēc, ka lielākajā daļā gadījumu, īpaši klātienes mācībās, tajā brīdī, kad mēs pasniedzam šīs mācības, tam apmācāmiem viņas ir absolūti nerelevantas. Viņiem viņas nav svarīgas. Domājam par ārstiem, kas iet uz semināriem, mācās par kaut kādu konkrētu slimību, ko risināt, vai kaut kādu konkrētu jaunu paņēmienu. Viņam tajā brīdī varbūt nav tāds pacients. Varbūt viņam viņš būs pēc mēneša, varbūt viņam viņš būs pēc gada. Kā pēc tā gada viņam atcerēties to, ko viņš tajā seminārā pirms gada mācījies? Šeit noder ļoti labi simulācijas spēles, mācībās iet cauri simulācijām, jau lai sāktu veidot šīs te saiknes, lai viņš jau būtu uzķēris, man izdevās tur toreiz atrisināt šitādu simulāciju, izdevās izspēlēt to, vai man neizdevās kaut ko izdarīt, lai tajā brīdī, tad, kad viņam dzīvē tas tiešām būtu nepieciešams, lai viņš sāk kaut ko atcerēties. Trešā lieta ir jāapskatās uz savu apmācāmo. Vai apmācāmais ir audiāls, vizuāls vai kinestētiķis? Un šeit uzreiz jums ātrā atbilde ne viens un visi. Šis ir viens no lielākajiem mītiem, ar kuru mēs cīnāmies, un viņš ir tik dziļi iesakņojies, ka mēs nekādīgi nespējam no tā tikt vaļā. Es vēl vakar dzirdēju televīzijā, kur pedagoģi gados stāstīja jauniem pedagogiem, kāds ir viņas padomis, ka arī domājiet par to, vai jūsu bērni ir audiāli, vizuāli vai kinestētiķi, un tā arī viņus māca. Absurdi ir tas, ka zinātnē šim nav nekāda pamatojuma, gluži pretēji. Visi pētījumi liecina par to, ka katrs apmācāmais ir unikāls. Mēs visi esam unikāli. Jā, mums var būt kāds ierastais veids, kā mēs sevi esam iemācījuši mācīties, taču nav tajā brīdī, tas nenozīmē, ka mēs mācāmies efektīvi. Uz ko mums ir jāskatās? Mums ir jāskatās uz saturu, jo saturs ir karalis. Saturs gan var būt audiāls, vizuāls vai kinestētiķis. Saturam var būt dažādi veidi, kā pateicīgāk to pasniegt. Mēs esam novērojuši tādu viļņveida klientu pieprasījumus. Vienu laiku visi klienti, kā viens nāca, mēs gribam spēles, mēs gribam spēļot, mums vajag gamifikāciju. Šobrīd ir trendā, mēs gribam video, mums vajag video, mēs gribam visur video. Un nepārprotiet, šeit nav nekāda pārmetuma. Video tiešām ir ļoti labs formāts, kā daudz ko pasniegt. Viņš šobrīd ir trendā, un mēs ar to strādājam. Taču mēs, kad klienti pie mums atnāk, mēģinām pakāpties solīt atpakaļ. Mēģinām uzdot tos jautājumus, vai tiešām šis saturs, kas ir konkrēti tev, būs
vislabāk rādāms tieši ar video. Bišķiņu pačelenģot un parunāt par to, jo video būs ļoti labs, piemēram, ievada apmācībām, tā kā mēs mācām par produktu, taču video nestrādās, tā kā mēs runājam par to, kā tev emocionāli saprast, kā dot atgriezisko saiti, piemēram. Vizuāli vispār ļoti labi strādā datus parādot. Daudz grib pielikt audio. Tādā ļoti sarežģītā sistēma apmācībā audio nav relevants. Viņš neko nepalīdzēs. Viņš var būt kā tāds addons, bet viņš neko nepalīdzēs tajā brīdī. Bet audio savukārt, ka tādā podkāstu formātā ziņojot par jaunumiem uzņēmumā, savukārt tas būs ļoti labs formāts, ko tajā brīdī izmantot. Savukārt kinestētiski, protams, mēs mācāmies drošību, darba drošību. Tas ir tas, ko mēs varam šādā formātā vislabāk apgūt. Un tas ir tas paradoxāli, ar ko es saskaros visvairāk skolā. Iedomājieties, ja es būtu tāds audiāls, es esmu ielikts tādā audiāļa cepurē, un tad man tagad ir jāklausās. Vilciens iziet no punkta A ar 70 km/h. Pēc 30 minūtēm no punkta B tam pretī iziet vilciens ar ātrumu, kas ir par 30% mazāks nekā pirmajam vilcienam. Pēc 2 stundām tie satikās. Kāds ir attālums no punkta A līdz punktam B? Ko dara mans vīrs tajā brīdī? Viņš saka, Edgar, tagad zīmējam. Viņš ņem rokās pilspēlu un viņš zīmē. Tad A punkts, B punkts, vilciens, kādi ir attālumi. Tas ir tas veids, kā tu saprast matemātiku vispār, protams, runājot par ģeometriku, ir ļoti vizuāls mācību priekšmets. Tāpat kā dzeja ir jālasa skaļi, un dabaszinības mums būtu jāmācās dabā, nevis mums būtu no galvas jāiekaļ, kāda ir bremzēšanas ceļa definīcija. Es zinu. Jā. Trešais jautājums ir par to, kas mūs motivē. Un, mēs esam pieraduši runāt par ārējo motivāciju un par iekšējo motivāciju. Tad kā divi grāvji. Ārējā motivācija, tad burkāni, pātagas, bedžiki, visi, kur mēs varam krāt punktus. Savukārt iekšējā motivācija, tad vienkārši prieks kaut ko darīt. Taču patiesībā tajā visā tā ir skala. Tur ir vesels lērums vēl citu motivācijas veidu, kas mums var palīdzēt. Un lai jums to izstāstītu, es šodien parunāšu par skriešanu. Man riebjas skriet, es nekādā veidā nevaru runāt par iekšējo motivāciju. Nav prieka. Ārējā motivācija ir treneris liekas, tev jāsavāc tavs kardio minūtes, seju, vācu, ir pienākums. Taču man ir brīnišķīgs draugs Matīs. Ja es varētu teikt, es mācos, tāpēc es esmu, tad Matīs noteikti varētu teikt, es skrienu, tāpēc es esmu. Matīs mīl skriet, Matīsam tas sagādā baudu, viņš skrien maratonus, ultramaratonus, viņš skrien. Un tā noteikti viņam nevajag nekādu ekstra motivāciju ārēju, nekādas naudas balvas, viņam patīk skriet. Un kas notiek vienu reizi, kad Matīs skrien maratonu pāris gadus atpakaļ? Maratonā 42 vai cik kilometri, nezinu, vai es kādreiz kaut ko tādu varētu izdarīt. Pie 35. kilometra Matīsam sāk vienkārši atteikties labā kāju. Viņam sāk nenormālākās sāpes būt visā ķermeņa labajā pusē. Un tajā brīdī, kad tu esi nenormālās sāpes, tu vairs nevari runāt par iekšējo motivāciju. Nekādā formātā, tev tur vairs nav nekāda prieka. Nekāda nauda, nekas viņam nepalīdzēs to maratonu noskriet priekš kām, kāpēc sev bojāt veselību, kāpēc sev to nodarīt. Redz, kas nāk pēc ārējās motivācijas nākamais, tad kā pakāpe ir vainas apziņa, bailes, un šeit pat ir arī cieņa un gods. Es taču varu noskriet maratonu, tad kā tas savas goda jūtas, cieņas jūtas, nedaudz jūties aizskarts, tavs lepnums tev neļauj pamest. Protams, ka pēc pāris kilometriem, kad tu esi tik ļoti lielās sāpēs, tam arī vairs nav nekādas nozīmes, tu esi gatavs vienkārši to visu pamest. Un tad nāk tā īstā un galvenā motivācija, tā ir vērtības un mērķi. Vienīgais veids vai vienīgā motivācija, kas Matīsam palīdzēja to maratonu noskriet, ir tas, ka viņš piedalījās kampaņā, kur visi, kas būs finišējuši maratonā,
sponsori ziedos viņu labdarības akcijai. Un viņam šī labdarības akcija bija ļoti svarīga tajā brīdī. Ļoti personiski svarīga. Un tas bija vienīgais veids, kā viņš spēja sevi samotivēt to maratonu pabeigt caur lielām sāpēm. Nekas cits no tā nestrādāja. Un vērtības un mērķi ir tas, arī uz ko mēs mācībās mēģinam trāpīt. Arī strādā, protams, Bedžiki un viss šis strādā. Vienmēr iekšējā motivācija tādā uzņēmuma vidē ir, bet reti. Ļoti konkrētās tematos tas varētu parādīties. Vainas apziņa bailes parādās īpaši certifikācijas compliance treningos, kur tiešām darbinieks jūtās sabijies par to, ka viņa kaut kādas neizdarības dēļ varētu būt smagas sekas. Taču vērtības un mērķi ir tās, kur mēs vēlamies nokļūt. Un, protams, ka mēs nevaram izzināt katra individuālā darbinieka personīgās vērtības un mērķi, tāpēc mēs varam izzināt uzņēmuma vērtības. Ja uzņēmuma vērtība, viena no vērtībām, piemēram, ir kompetence, tad mēs esam eksperti. Tad mēs šīs mācības tiešām varam uz šīs motivācijas bāzes rādīt un stāstīt. Tas strādās. Ļoti veiksmīgs piemērs pirms vairākiem gadiem Intejā izstrādāja bankai enerģijas mēnesis. Ja bankai viena no vērtībām ir rūpes par klientu, rūpes par darbinieku, un viņi ir pieraduši runāt valodā, kā pārvaldīt pensijas fondus. Tad šo mācību slogans bija, kā pārvaldīt enerģiju, kā pārvaldīt savu enerģiju. Un tas bija vesels mēnesis, kas bija veltīts emocionālajai, mentālajai veselībai, labbūtībai. Šis vārds ļoti daudz izskan, kas bija tāds absolūta veiksmes atslēga, kurā brīdī katra cilvēka individuālie mērķi, jo labbūtība ir katra cilvēka individuālais mērķis, saiet kopā ar uzņēmumu mērķiem. Un pēdējais jautājums, kā mēs apmācām citus. Un šeit bieži vien lielākā kļūda, un es ticu, ka jūs arī daudz esat saskārušies ar to, ka eksperti, kuri tiešām ir eksperti un visvairāk pārzina kādā konkrētā laukā, viņi vienkārši nav spējīgi mācīt citus. Viņi nav spējīgi to izdarīt dažādu iemeslu dēļ. Protams, ka mācīšana ir vesels process, ko var apgūt un ko var mācīties, bet tā nav viņu, un nevienmēr tā ir viņu problēma, kā Raivs teica, viņam cits problēmas. Tā kā tas, ka mēs daudz zinām, dažkārt ir pat lāsts, un pastāv arī tāds termins zināšana lāsts, kas būtībā nozīmē to, ka ja mēs kaut ko zinām, mēs vairs nevaram nezināt. Un tas var ļoti traucēt tajā brīdī, tad, kad mums ir jāapmāca citi, jo mums ir ļoti grūti iedomāties, dažkārt pat neiespējami iedomāties, kā ir nezināt. Un šobrīd man ir ļoti grūti saprast, kā pastāstīt sešgadniekam, kā braukt ar riteni. Man ir ļoti tiešām fiziski grūti iedomāties, kā tas ir, kā tev izstāstīt, ka tu to balansu turi. Un es zinu, kā aizies, bet kā es varētu viņas galvā iekāpt un mēģināt pastāstīt, kā tas varētu notikt. Un par šo es īstenībā gribēju, mums ir laiks, ja? Ar jums izspēlēt vienu eksperimentu. Ir tāds eksperiments, kas veikts 1990. gadā. Kur būtībā, ja es jūs tagad sadalītu divās daļās, un es vienai daļai liktu uzlikt ausis, klausīties mūziku, televīzijā, es zinu, kad ir tāds tagad spēle, klausies mūziku un mēģini tur nodungot. Šajā gadījumā tas nav par dungošanu, tas ir par tappingu, par sišanu, par ritmu sišanu. Un tiem, kas tajā brīdī klausās, un viņiem tas liekas tik ļoti pašsaprotami, ka tas, ko es tur tagad dungoju, vai tas, ko es tagad citu, ka tas ir ļoti saprotami. Izmēģināsim. Es jums tagad sitīšu ritmu vienai ļoti zināmai latviešu dziesmai. Kāds vēl iedomājies par to? Redziet, ko līdz
kolīdz mums nāk kaut kāda palīdzība, vai mēs šorīt esam no rīta dzirdējuši to dziesmu, vai viņi mums vienkārši ļoti patīk, vai kaut kā tā. Mums ir ļoti viegli pie tā nonākt. Bet tad, kad es situ, tad manā galvā man ir pilnīga loģika. Un šajā brīdī, tad, kad es jums sitīšu vēlreiz, ir tāda, jūs viņu nevarat nedzirdēt. Jūs viņu jau dzirdat, jūs vairs nevarat iedomāties. Tas bija viena sekundes, principā, simdaļa no nezināšanas līdz absolūtai zināšanai, un tad nākamreiz klausoties to ritmu, jūs vairs nevarat nedzirdēt to dziesmu. Un īstenībā ir ļoti mazs procents. Ar viens mums šobrīd pat pārspēja, vai pat divi mums pārspēja to parasto procentu, bet tad tas būtu aptuveni 2,5%, ko tiešām tie cilvēki uzzina un saprot, ko tad tajā brīdī tas otrs tur tepo. Šo ir ļoti, es jums vienkārši tīri stāstot eksperimentāli gribēju parādīt, lai jūs atceraties, ka mums ir maksimāli jāmēģina iekāpt tā apmācāmā kurpēs. Mums jāpielieto visas emocionālā inteliģence, kas mums ir, lai mēs tieši uz viņu fokusētos. Tas ir tas, par ko Raivis šodien rīt pusējiem stāstīja. Tas ir viņš, nevis kā man ir ērtāk mācīt, vai kā es būtu to mācījies. Mums bija diskusijas par to, kā vienādojums un iksus ērtāk mācīties. Katram ir cits veids, kā arī tajā matemātikā, it kā viena tā pati formula, bet katrs ir kaut kādā citā veidā viņu apguvis, un tad arī mācīt grib citādākā veidā, jo liekas, ka tas ir pilnīgi vienkārši tieši šitā saprotams. Bet mēģināt iekāpt tajā apmācāmā kurpēs, šajā gadījumā dēla kurpēs, kur vienkārši ir šķiet dažreiz, ka nekā nav. Un mēģināt saprast, kā tad vienkārši būvēt no tā nekā, tad kā lai es to sistēmu uzbūvēju, tomēr, lai tur kaut kas arī paliek. Otrs, un ar ko ļoti grēko mūsu klienti, ir dot iespēju pašam apmācāmajiem noteikt tempu un līmeni. Tas ir ļoti grūti uz šo pierunāt. Parasti visiem gribās slēgt tās mācības, un tad slēgt navigāciju, nelaist uz priekšu, kamēr tu neesi viņu piespiedis iziet katram klikšķim, katram vārdu izlasīt, jo tev asociatīvs šķiet, ka tas ir tas īstais veids, kā viņi iemācās. Mēs atgriežamies pie tā, vai viņiem ir jāzina viss, ne, viņiem nav jāzina viss. Un arī par līmeni Raivis jau šorīt stāstīja lielisks piemērs par tām AML mācībām, kur tu vispirms viņam uzdod testu, palīdz pašam saprast, vai tiešām tu esi tāds eksperts, forši, mēs tev ticam, vai tomēr tev ir kaut kas jāpiemācās. Un viņi to ļoti novērtē. Un ir vērts, ja ir iespēja, ir vērts savus apmācāmos vai vispār uzņēmumu darbiniekus, ja apmācības nav tieši jūsu pārziņā, arī savu komandu apjautāties, iztaujāt, uzdot viņiem šos jautājumus, kas ir tie veidi, kas ir tas konkrēti, kā tu gribi mācīties. Kas ir tas, kā tu esi pieredzi, kas ir tās tavas veiksmes atslēgas, kas tev galīgi, vismaz tev tā šķiet neder, jo, ja mēs zinām, kāds ir viņa priekšstats par to, kā viņš mācās, tad mēs jau varam tā sākt būvēt. Un pēdējā lieta ir nepaļauties uz pieņēmumiem, un to ir daudz. Ir ļoti daudz. Ir pieņēmumi, un tad, kad pie mums klienti atnāk, viss jau tā kā bišķiņ par vēlu. Jo es atnācu, ka tu gribi iebāzt kādu konkrētu tēmu vai daudzumu konkrētā budžetā, vai tu gribi mācīties šitā, jo mūsējiem tā patīk. Kāpēc patīk? Tāpēc, ka patīk. Vai darīsim tā, vai darīsim šitā, vai pie mums tā dara, vai pie mums tā nedara. Ir ļoti daudz pieņēmumu, ar ko mēs dzīvojam un ko mēs mēģinām katru reizi satiekot jaunu vai jau esošu klientu, kāpties pāris solīšus atpakaļ. Ja vien mums ir iespēja pakāpties pāris solīšus atpakaļ, uzdot cik vien daudz iespējams reižu jautājumu, kāpēc ir agresīvs jautājums, tā mēs viņu droši neuzdodam, bet idejas, ka jūs saprastu tas angļu why, kāpēc jūs domājat šitā, un tad šķetināt atpakaļ, mēs nonākam tiešām līdz jau tās pirmās saknes, varbūt, ka viņas var būt dažādas. Tāpēc, ka manam priekšniekam, viņš vienreiz bija kaut kādos kursos, viņam tas nenormāli patika, tāpēc viņš tagad izdomā šito. Ok, tad runājam ar priekšnieku. Varbūt, ka šis saturs gluži nav pateicīgākais. Jā, tas, ka viņiem patika, tur toreiz nenozīmē, ka šobrīd mums tas tieši šādā formātā ir jārealizē. Tā kā tas mūsu mudinājums ir uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, apšaubīt pēc iespējas vairāk, uzdot vismaz 5 jautājumus. Un pēdējais jautājums bonusā, kad jāsauc ir Intei palīgā.
Ne tad, kad jūs jau esat kaut kam konkrētam gatavi, bet ir jāsauc agrāk. Sauciet mūs agrāk. Mēs varam palīdzēt ar ļoti daudz, ka mums ir brīnišķīgs konsultāciju portfelis. Mēs esot pie jums jau tādā strateģiskā līmenī, izmantojiet mūsu zināšanas, izmantojiet mūsu pieredzi. Mēs jums noteikti varam palīdzēt jau agrāk, un tad arī tās pašas gala produkts mācības vai platforma, viņi jau nāks un veidosies krietni vieglāk. Agrāk. Paldies! Vai ir kas jautājums?